Izglītojoša multfilma Rūpējies par mūsu planētu. Kādu dienu zēns vārdā Jānis gāja pa mežu un ēda bulciņu. Divreiz nedomājot, viņš izmeta plastmasas maisiņu. Tuvumā gāja lapsa, viņa bija ļoti izsalkusi un apēda plastmasas maisiņu. Viņa sāka justies sliktāk un sliktāk un sliktāk. Bērni, jūs to nevarat darīt. Tagad apskatīsim, kā citādi zēns varēja rīkoties. Šajā gadījumā zēns pirms plastmasas maisiņa izmešanas domāja, ko darīt. Tad viņš iznāca no meža un iemeta atkritumus atkritumu tvertnē. Tā vajadzētu rīkoties. Kāda dienā Jānis atpūtas jūras krastā. Viņš ieraudzīja konfekšu papīru un iemēta to upē. Konfekšu papīrs aizpeldēja lejup pa straumi uz lielu atkritumu kaudzi. Bija varde, kas ielēca upē, bet sapinās dažos izmestos atkritumos. Viņa nevarēja tikt ārā, bet tas varēja nenotikt. Tagad paskatīsimies, kā rīkoties šādās situācijās, lai neviens neciestu. Jums ir jāizmet atkritumus miskastē. Bērni, atcerieties to, tas ir svarīgi. Jānis gribēja atpūsties ar konfekti uz soliņa, izbaudot skaisto dabu. Viņš sēdēja un ēda savu čupa čups, ne par ko nedomājot. Garām brauca vīrietis vārdā Šreks. Viņš bija priecīgs un mierīgs. Bet Jānis izmeta čupa čups paku, neskatoties uz to, ka tuvumā brauca skateboardists. Šrekam nebija laika nobremžēt un, uzbraucot šim atkritumam, viņš nokrita. Bet jums bija jāpadomā, pirms rīkojaties. Tas varētu nenotikt, ja zēns būtu paskatījies uz apkārt notiekošo. Viņš ieraudzīs skateboardistu un pēc tam piegāja pie miskastes un izmeta atkritumus, nenodarot savainojumus nevienam apkārtējam. Tāpēc jāatceras, ka izmetot atkritumus, mēs ne tikai nodarām pāri dabai, bet arī dzīvniekiem un cilvēkiem, kuri nepie kā nav vainīgi. Ceru, ka jūs saprātat mani, uz redzēšanos. Saudzē dabu!